nāciet, mēģiniet, tas būs jauki, es jūtu. Būs aidētīgi. Tās īziņas vēlāk aizsardīs. Nāciet. Balvu neviens negrib. Pirmās rindā sēdošie dabūs balvu. Tā. Un sāksim ar kaut ko jaunu. Actually. What's the matter? Well, I've all the international CEOs from around the world in this room. In 10 minutes, the annual summit's supposed to take place. They've flown thousands of miles to get here, and my translator hasn't turned up. I need to find someone who can translate into 7 different languages. Well, I can do that. Yeah, I did the TEFL in my gap year. Welcome back to London, ladies and gentlemen. This is Helen Marsh, who'll be our interpreter today. So, without further ado, let's address section 1.1, multinational profiteering for the financial year 2005-2006. Helen. Patika? Es šo video, man liekas, redzējis reizes 200. Vēlāk jūs sapratīsiet, kāpēc to video parādīju. Viens iemesls, tāpēc, ka baigs mīlīgi. Mani sauc Kaspars, un man ir ļoti rets uzvārds. Ozoliņš. Vai te kāds ir Ozoliņš? Es taču jums teicu. Tā ir tā balva, jūs uzzinājāt man uzvārdu. Mēs no īsta mīlestība gaida organizācijas īsta mīlestība gaida. Ko jums šis vārds izsaka? Kas tā pa mīlestību, cik īsta viņa ir un ko tu tur īsti gaidi? Kāds jums bija, kad jūs izlasījāt afišu, kāds jums bija nojaukt, par ko mēs šodien tā kā runāsim, nerunāsim? Nu jā. Mēs jums šodien mēģinām pastāstīt kaut ko nedzirdēt. Jūs sēdēsiet vismaz stundu, tagad pulkstens ir pār 5 nedaudz. Vismaz stundu jūs nespēsiet noticēt tam, ko jūs dzirdat, un tam, ko jūs redzat. Redzēt, jūs redzēsiet tikai mani. Tad jūs varbūt domāsiet, nu kā normāls džeks, nāciet. Normāls džeks varam. Bet jums teiksim kaut ko tādu, ko jūs neesat dzirdējuši. Ne televīzijā, lasījuši, ne dienā. Varbūt kaut kur pausu galu. Varbūt vecāmāk te teikt.
ka jūs tā, vecumā, jau gan daudz gadu. Mēs mēģināsim šodien parunāt par tādu lietu, kā gaidīt līdz kāzām. Gaidīt to. Kā es domāju, ko es ar vārdu to domāju? Supa olas. Tu nedari to, kritīs kāpēc. Nu, lūk, man ir 33 gadi. Kā ir pareiz gadi vai gadi? Kā kurā rajonā? Es esmu no Baldons, tas ir Rīgas rajons. Tas tā kā Grobiņa ir gandrīz Liepāja, tā Baldona ir gandrīz Rīga. Un es pabeidzu par pamatskolu, vidusskolu es pabeidzu Rīgā, tad es pamācījos universitātē 3 gadus, tad es aizbraucu uz Ameriku 5 gadus, forša valsts. Ja Latvijā ir karš un negribat karot, tad uz Ameriku. Tur māka angļu valodu, tu jau esi savējies. Tad es atbraucu atpakaļ, atvēru savu sieviešu, apģērbu veikalu, atnāca krīze un visu sabojāju. Stulbā krīze. Tad es pastrādāju tādā uzņēmumā kā Converse, vai kāds ir nesā kedas. Jā, ir savējies. Un tad es pastrādāju tādā uzņēmumā kā Bolderā. Nu, to uzņēmumu, nezināt, liela rūpnīca un gribētu. Nu, lūk, es esmu šeit. Un tad mēs visi varam pagriezties, reku meiteni, smuka meitiņa sēž, tā ir mana sieva. Jā, es zinu, viņa ir ļoti, ļoti skaista. Paldies, nevajadzēja piesēkt. Tad pirms 2 gadu mēs iepazināmies, saskatījāmies, iemīlējāmies un nolēmām apprecēties. Man ir ļoti skarīgi šķības, tas kritīs uz nerviem visu laiku, es nedrīkst staigāt. Zeķeni. Zeķeni. Man no zeķes. Krīze. Nu, lūk, un mēs nolēmām apprecēties, mēs aizgājām. Jā, čau! Tieši tā. Mēs aizgājām pie altāra, mēs apprecējāmies, viens otram solījām. Uzticīt līdz mūža galam. Tad mēs aizbraucām uz Viesunam, un tur tā piedzērāmies, ka neko neesam. Te pēdējais. Mēs aizbraucām uz Viesunām, pasēdējām viesiem, un 10 mēs aizbraucām uz viesnīcu. Un viesnīcā mums bija kāzu nakts. Jūs zināt, kas ir kāzu nakts? Esat dzirdējuši, vai kādam šeit ir bijusi kāzu nakts? Jūs vēl neesat precējušies, jūs nezināt. Mums bija kāzu nakts, es savu sievu izģēmu, pats izģēru no savu ātrāk, tā kā filmās, un mēs darījām to. Tas bija brīnišķīgi. Mēs lasījām grāmatas un zīmējām un krāsojām un darījām vēl to. Un no rīta es pamodos laimīgs, un man bija tāda dīvaina sajūta. Bija sajūta, ka es gribu kādam iedot pa sevi. Tā kā zobiģīgs. Tā reāli iekrūt uz to aci, ka redzēt nedēļu nevar. Un pēc nedēļas parādās man vajadzētu. Un trakākais, ka es to gribēju izdarīt savu mācītāju. Jo tad, kad man bija 16 gadi, man viņš nestāstīja, ka gulēt līdz kāzām, seks līdz kāzām ir, kādā slavens politiķis reiz teica, nothing special. Ēst var, bet, tā kā man garšo saldumu, man vajadzētu varbūt diētu ieturēt, es salīdzināšu šodien seksu ar tādām veselīgām lietām, ar zemēm. Es mēģināšu jums parādīt un pateikt to, ka seks līdz laulībai ir liela, smuka, skāba, stilīga, zaļa zeme. Seks laulībā, pareizi ieņemt, ir liela, skaista, sulīga, salda, sarkana zeme. Un tā ir izvēle. Ko mēs varam dabūt, ja mēs ēdam zaļas zemes? Cauri. Tieši tā. Cauri. Dzīvi, ēdot seks līdz laulībām, var dot tev garīgu cauri. Ir 2 trakas lietas, kas ar tev dzīvē var notikt. Pirmā, tevi var izvarot, un otrā, tevi var pamest. Vai kāds šeit ir pamests kaut reizi? Kāda izsajūta? Labāka nedēļu caurē no zaļām zemēm. Vismaz mēnesis 2 tu neesi cilvēks,
un tad vēl pāris mēneši pārklausies. Un vēl, ko mēs teiksim, ja tu ej zaļas zemēs, tu tā arī var nekad neuzzināt, ka pastāv sarkans. Tad, kad jūs jūnijā, atcerieties bērnību, stāvējāt pie zemeņa dobes, savējās un mammas vai kaimiņa, kā tās, un visa dobe zaļām zemeņiem. Kas ir tas, kas jūs apturēja nelīdz priekšā? Zemeņa! Kas tas ir? Vai, cik tu kārtīgs. Labi, aizmirstam par to seši. Viņas ir zaļas. Bet kā tu zini, ka zemeņas ir zaļas? Pēc izskata. Bet varbūt viņām jābūt zaļām, tā kā Antonov kābola zaļi. Pagājuši, kad bija sarkans. Jā. Tikai tāpēc, ka tu esi sēdis sarkanās. Un teikt, ka zaļās ir nothing special. Es esmu ēdis ļoti daudz zaļās. Un tagad es ēdu regulāri sarkanā. Es zinu atšķirību. Tā kā neviens no jums nav bijis precējies, jūs nezināt to atšķirību. Jums ir jānotiks. Tāpēc tas ir saistīts ar Latvijas kristīgo studentālību. Tur ir ticības jautājums. Varbūt es jums mūlu. Kā jūs zināt? Es jūs mēģinu atrunāt no seksa līdz laulībām. Kalīgi nojūdzies. Tad viņam maksā laikam Sorosa fonds vai Lembergs. Kāds viņam maksā? Saprot, tas ir ticības jautājums. Vai tu tici, ka mana pieredze un ļoti daudz citu cilvēku pieredze ir tā īsta? To mēs mēģināsim lekcijā apskatīt. Kas ir mīlestība? Kas? Ieķeršanās. Kas vēl? Ko es varu? Kurš man var aprakstīt? Kā tas ir? Māma, kā tas ir mīlēt? Un tad man tikpat grūts jautājums. Kurš man var paskaidrot, kā garšo kolu? Saldi? Kaitīgi. Tikpat kaitīgi kā fanta vai kaitīgā? Nevar. Ja tu neesi dzēris kolu, tu nezini, kā viņa garšo. Ja tu neesi mīlējis, tu nezini. Ja tu neesi ēdis sarkanu zemeni, tu jau nezini, kā garšo. Ja tu esi ēdis zaļu. Kāpēc es vispār uzdrīkstos runāt par to? Pirms es aprecējos ar savu sievu, viņa jau aizgāja. Jā. Tas ir nepatīkami, stāsts no savas sliktās lietas. Man bija 5 sievietes, draudzenes. Un 3 tā garām ejā. Kā man negatās? Viena bija 2 gadi, gadu, pusgadu un 7 gadi. Nu, ja ar katru es tur pārgulējis, teiksim, reizes 40, sareizināsim no 5 un vēl tur varbūt kā. Vai pietiekam seksuālā pieredze? 5, garāks, īsāks, lielāks, mazāks, gaišāks, tumšāks, visādi. Ar to es mēģinu pateikt, ka visas tās bija zaļas zemes. No pieredzes. Tikai vienam no pieredzes. Tāpēc esmu šeit. Otrs arguments, kāpēc es esmu šeit, ir, ka man jums ir tāda laba un slikta. Vai āmē. Laba un slikta. Mēs varam iedalīt tās pusi. Jūs visi. Ne, aprecēsieties jūs visi. Bet jūs neizšķirsieties. Jūs izšķirsieties. Tu vienmēr maudzinās mēnes vienpā. Kā tā? Ne, sajūt, ne. Bet zini, ka tu domā, ka viņi izšķirsies. Tu domā, ka viņi, bet viena no jums izšķirsies. Kā es to zinu? Es atveru Latvijas statistikas. Pārbaudas kaut kādu izdevumu. Laulības šķiršanās 50%. Jūs domājat, ka es esat gudrāki un krūtāki par jūsu vecākiem? Ja viņi tagad šķirās 50%, varbūt jūs vēl vairāk. Un šķirās tikai tie, kas ir precējušies. Tie, kas nav precējušies, cik viņiem ir? Es esmu, principā, 6 reizes jau bijis precējies. Tā sanāk. Saprotiet, šķirās cilvēki ne pa jokam. Tie, kas neguļ līdz kāzām, starp tiem cilvēkiem šķiršanās ir ļoti maz. Ļoti maz. Tādu cilvēku ir ļoti maz. Vēl mazāk nekā šķiršanās. Viņus nevar atrast. Ja tu pameklē un sāk atrast, viņi ir daudz. Latvija viņi ir pilni. Bet apkārt jūs pazīstat kādu, kurš neguļ līdz kāzām? Viena.
Nu, tie ir visi no tās kristīgo studentu gālības. Tie jau tā. Es pazīstu daudz, pirms 2 gadiem es nepazinu nevienu. Nu, vienu vai divus. Nu, iesim tā, par mīlestību. Latviešu valodā ir 1 vārds mīlestība, grieķu valodā ir 3. Izmantosim tos, lai saprastu, kas tā mīlestība ir. Pirmais mīlestības veids – eros, dzimumu, jeb fiziskā mīlestība. Puisis grib meiteni, meitene grib puisi. Visu. Nu, ir arī puisis grib puisi, bet tā ir cita. Kurš to jums saprot? Filio, draudzīgā, jeb emocionālā mīlestība. 2 džeki kopā grib spēlēt futbolu. Un vēl vienā komandā. 2 meitenes kopā grib adīt, piemēram, zeķis. Es nezinu, ko mēģināt. Nu, sēdēt draugos, sēdēt plati. Trešais āgaba bez nosacījumiem garīgā mīlestība. Kurš mūs mīla šādu mīlestību? Vecāki. Mēs varam kādu nogalināt, māma nāks uz cietumu, teiks, kāda tev dēlim tā sanāca, bet no šeņiem pierādzījums, esi stiprs. Māma mūs nepametīs nekā. Ir arī mammas, kas pamat, protams, bet tāda ir maz. Ja jūs esat saistīti ar Dievu, tad šādi mūs mīl Dievs. Viņš visu mūsu veidāt, kā mums labāk. Bet par to mēs vēl nedaudz labāk. Ko nozīmē mīlēt? Pats mīlēšanas process, kāds mīšs spainīgs. Iedomāsimies, ka tā ir mūsu sirds. Kāds vispār ir redzējis kaut ko tādu spainīgu? Es arī esmu redzējis. Es domāju, vai tā ir tā uzzīmēts, vai tāda reāla notika. Gan jau var kaut ko notika. Amerikā. Vai Īrijā. Nu, teiksim, tā ir mūsu sirds. Ko mūsu sirdī var ieliet? Mūsu sirdī, piemēram, var iečurāt. No sākuma silti, pēc tam smirdi. Viņš teica, kad es esmu skaista. Nu, es esmu viena un vēl ar bērnu. Kā tā sanāca? Viņa teica, ka es esmu foršs džeks, nu viņa bučojās ar citu. Kā tā sanāca? Taču no sākuma bija silti, pēc tam smirdi. Ko vēl mēs varam ieliet? Daudz, jo daudz mīlestības, vai ne? Un tad man jums tāds jūtīgs jautājums, kā jūs domājat, kurš ir pats skaistākais, pats gudrākais, pats foršākais, pats stilīgākais džeks uz pasaules, vīrietis? Čakas Noris neskaitās. Semīrs ar Zentu arī ne. No reāliem dzīviem cilvēkiem. George Clooney. Es. Lord of the Rings. Sieva man to teica. Varam paprastīt. Leida, kurš ir pats skaistāk? Man sieva sauc Leida. Kurš ir skaistākais vīrietis? Kurš ir skaistākais vīrietis pasaules? Tas, ka tu domā, ka viņš, ir, lai jums veicās, viņš notiek. Bet tā man teica sieva. Gribat būt ģimenē, gribat būt savā dzīvoklī. Atnāk mājās, durvis vaļā. Hei, es esmu ieradies! Un sieva, visi ir ieradies! Čau, dārgies, es tevi gaidīju. Nevis, ko ir ieradies? Darbi tev nav. Kur alga? Un kad tu liec man mierā, es visu dienu nostrādājusies. Par to jāmaksā. Dzīvē nekas nav pavēl. Negulēšana līdz kāzām. Jums gandrīz vai garantē. Vai ļoti palielina jums iespēju ierasties tādā mājā. Nedaudz par mīlestību. Kā veidojas otrodības attiecības? Attiecības kā māja. Kas mājā pats galvenais? Virtuvi? Pārāk gudri jūs neesat. Vidusskolniekiem vieglāk, un tik tālu neiznāk. Nē, dai, kas saprats, ka mājā pats galvenais ir arhitekts, kurš izplāno, kur tu vispār ko liksi, jo tu jau pats nesat, bet labi. Mājā pats galvenais tie tehniski ir pamata. Un attiecīgi pamatā ir pamata. Garīga. Jeb agapa mīlestība. Tu ne tikai zini meitenes vārdu, bet zini arī no kura kursa viņiem. Vai ka viņi vispār no Liepājas. Nopietnāk, vai tu esi gatavs tās meitenes dēļ visu sesiju, visu eksāmenus mācīties viņas vietā? Vai pat pārģērties pa viņu un iet viņas vietā eksāmenot? Tā ir mīlestība. Vispārējais ir seks.
Filio, emocionālā mīlestība. Tu ne tikai gribi tās meitenes vietā pildīt mājas darbus vai, teiksim, kursa darbus rakstīt, bet tev patīk, ka viņi arī runā. Nav tā, ka vai cik skaistā. Un uzliet taustu. Nav tā, es gribu iet pie džekiem kārtspēlē. Un pāri tam supermājai jābūt jums. Eros. To arī gribi viņu uzmest uz gultas un darīt to. Bet, ja tu zini, kā viņu sauc, bet nezini no kura kursa, nu kāds savu mājasdarbs ir to galīgi. Un labāk nerunā, nevajag daudz, laba daudz nevajag. Mēs jau parunājam, pietiks, bet mums ir daudz reāls pēc disensa. Eros. Tad ko lielais jums izdara ar mazo māju? Bēm, bēm! Tas viss, kas mums ir? Nu, daži varbūt no jums ir seksa maņnieki, varbūt var man paskaidrot. Cik ir garš tāds labs, kvalitatīvs seksuāls akts? Pusstundu. Pieņemsim, vai ne? Protams, porno filmās ir džekis arī tablets un tur visu dienu. Tas ir cits. Bet varbūt tā ir tikai filma, mēs nezinām. Filmās daudz ko rādē. Nu, pusstundu. Tad cik diennaktīs stundas? 24. Mīnus 8 guļam, teiksim. Nu, studentu laikos mēs guļam 4 stundas, bet tā jau cita tēma. 8 stundas guļam, 16 stundas. Pusstundu seks kopā paliek 15 pusstundas. Tev ar to cilvēku vēl arī jārunā. Jums kopā jāatrodās virtuvē. Nu, vispār jākomunicē. Ja viss, kas jums ir karstasinās seks, kas to paliek? Kas ir svarīgāks? Ārējais vai iekšējais skaistums, kā es domāju? Protams, ka viss sāk iekšējais. Vienmēr sākumā darbojas ārējais. Tieši tā. Pilnīgs sirds. Abi divi. Nu, tagad sāksim ar pašu tādu ķersimies pie šim. Seksuālā pieredze. Kurš no jums grib, lai viņam ir laba, kārtīga seksuāla pieredze? Tie, kas neceļ rokas, ir meļi. Meitenes par šo vispār neko nesaprot. Es prasīju džeki. Meitenes no seksuālas pieredzes daudz nesaprot. To paskaidrošu vēl. Visi grib. Nu, kurš šeit ir skūpsties kaut reizi? Kurš ir skūpsties ar 2 atšķirīgiem cilvēkiem? Nu, ne jau vienlaicīgi. Pirmdien ar Jāni, trešdien ar Pēteri. Pirmdien ar Ilzi, trešdien ar Ilzi. To ar Pēteri? Es domāju. Nu, lūk. Davai. Mūs ir drosmīgs. Kam? Vai džeks pavisam? Atceries pirmo un atceries otro. Tās nevajag. Nu, ja tu biji galīgā pālī, tas ir. Nu, lūk. Atceries pirmo? Jā. Kura bija foršā, pirmā vai otrā? Otrā. Tagad pamēģini man saprast, mēs meklējam kārtīgu seksuālu pieredzi, sāksim ar skolas. 5 kategorijās. Lūpas, mēle, rokas, galvas leņķis un elpošana. Ko otrā darīja labāk nekā pirmā? Kā mēle ielikt iekšā un šitā pusturā vai šitā pusturā? Vai tu ir kāds vēl šitā nekā vai šitā? Tu galvu no labās puses griez vai no kreisās griez. Rokas tu apķēri. Saprotat, ko es domāju? Nevar aprakstīt, neviens viņus nevar aprakstīt. Kā ko otrais džeks bija labāks nekā pirmais džeks? Tāpēc, ka viņš nesmirdēja pēc alkohola. Kas tur bija? Ko viņš ar savām lūpām, mēli un rokām un tā tālāk darīja? Tas nav aprakstāms. Tieši tāpat ir ar seksu. Copy, paste. 100%. Labs, kvalitatīvs seks ir gultā vai uz galvā. Bet varbūt uz veļas mašīnas. Bet ja uz veļas mašīnas, tad varbūt tad, kad centrifūga ieslēg. Bet ieslēg centrifūga, kāda veļas mašīna? Zanusī vai elektrobus? Varbūt Bosch, jo vācu kvalitāte. Seksa laikā ir jārunā vai jāklusē? Ja jārunā, tad cik vārdi minūtē un kā? Tu man patīc vai tu esi baigi foršā? Jo forša varbūt pa prastu vai tu man patīc. Varbūt jāsaka, es tev mīlu, tas palielinās seksa kvalitāti. Bet kā man pateikt, es tev mīlu, ja, saprotiet?
Man varam kāds aprakstīt. Mēs meklējam labu seksuālu pieredzi, ko es saviem bērniem varu iedot. Šeit dēls. Šeit es tev izstāstīšu kāds jautājums. To nevar izstāstīt. Saproti? Sākat saprast to domu, paga, seksuālā pieredze principā nulle, un mēs teiksim vairāk, mīnus, tāds negatīvs, ļoti negatīvs. Tās ir tās zaļās zemes. Nu tagad, lai es būtu labs basketbols, kas man jāspēlē vai jātrenējās? Hokejs vai futbols? Basketbols. Iedomājies, ierodās jauns treneris, Liepājās ar jaunu metodu, tikko no Rīgas, baigā. 2 gadus trenējās futbolu, 2 gadus hokeju, 2 gadus šahu, strateģiskai domāšanai, un tad būs labākais basketbols. Visā Liepājas nodā, varēs spēlēt Liepājas lauvās. Sviests, vai ne? Mēs varētu teikt, viņš ir kaut ko sapīpējis tādu, ko nevar nopiet. Bet es esmu dzirdējis citu loģiku. 2 gadus guļu ar Ilzi, 2 gadus ar Ingu, 2 gadus ar Ievu, un tad būšu brīnišķīgs, labs vīrs savai sievai. Cikai, vai šeit ir kāds no jums, ar ko es varētu pārgulēt un uzlabot savas seksuālās attiecības ar savu sievu? Vai ir kāda meitene, kas varētu man kaut ko dot? Kaut ko, nu ko varētu? Vai būtu kāds džeks man par kaut ko parāda? Vai ir? Viens teiks, ka labs seks ir tikai uz galvu. Otrs teiks, augsti uz galvu un cieta virsmu. Saprotiet, ko es gribēju teikt? Tā ir tā laulības pārkāpšana. Ko tu mīlējies ar Ilzi, ja tava sieva būs Elizabete? Gaidi viņu un mīlējies. Lai es būtu labs, seksuāls maņaks ar savu sievu, mēs to darītu, nezinu, tādā priekā. Kas man jādara? Man jāmīlēs ar savu sievu. Tas ir tas gaidīšanas galvenā ideja. Kāpēc? Jo tava pieredze ar kuru citu tevi sabojās. Kā es domāju, kurš būs lielāku seksuālu baudu? Puiša vai meitenes? Vīrieši vai sievietes? Parasti vīrieši, bet ja sievietes sasniedz. Ekspert. Līdz laulībai vīrieši, pēc laulības sievietes. Paskaidrošu. Puiši meitenes radītas ar vienu dimensiju. Garīgā dimensija. Puišiem ir 2 dimensijas. Garīgā un seksuālā. Meitenēm seksuālās dimensijas nav. Ir rādījums? Kas notiek? Čau. Sapratāt? Te ienāktu pusplika meitene, ko mēs džeki pastītos. Interesanti. Kāpēc viņai tik izslāki? Ienāk tikpat puslīdz džeks meitenes teikt, viņš stūms, tā taču viņš stūms. Tā nav pūtmalē! Halo! Un te vīrieši ir perverti? Nē, jo sievietēm nav seksuālās dimensijas, tāpēc meitene staigā dažreiz pusplīgs. Mani pamanīja! Nē, tavas skaistās krūtis. Vīrietis var nodalīt. Dvēseli, krūtis. Sievietei, dvēseli. Viss. Tāpēc, ja sievietes pildinātu vīrieši, seksa nebūtu, vai būtu slikta seksa. Sievietes aprasēt skaistus, gudrus, iejūtīgus vīrieši, bet ne jau seksa. Seksuālais prieks, seksuāla ģimenes, seksuālā laime, tā ir vīrieša atslēga. To nosaka vīrietis. Un tas notiek šādi. Vīrietis defaultā. Angļu vārds. Kā pārtulkot vārdu default? Nespēja samaksāt kā? Ai, tas ir nepatīk. Vīrietis vienmēr ir seksuālā dimensijā. Vienmēr. Un viņam vajag pārslēgties no seksuālas garīguma. Sieviete vienmēr ir garīgā. Tad, kad puisis ierauga meiteni, viņš vienkārši novērtē. Teiksim, es šobrīd visas jūs esmu no fotografijas, visas meitenes, un ieliku savā sanāksmē, kas notiek automāts. Un es esmu sadalījis smukās,
priekš manis, un nesmukās. Priekš manis. Pasaule iespaido mani, bet minimāli, 10-15%. Kādu stilību vai ko, bet, protams, visas lokainās dabūju bonus, jo man sieva lokaina. Bet tad, kad es esmu sadalījis automāts, tad sievas fotogrāfija pāriet pāri, un es atceros, es taču esmu precējies pareizi. Bet šīs seksuāla dimensija strādā, viņa nekuzina. Kas notiek? Kad puisis sadalīs tās 3-4 meitenes, kuras viņam patīk, viņš skatās uz pirmo. Un viņš uzdod savu jautājumu, tev patīk viņam? Jā. Vai iet 2 dienas? Patīk? Jā. Ļoti. Gribu. Un tad puisim jāuzdod svarīgākais jautājums. Kaut vai 200 reizes dienā. Vai tu esi gatavs viņu precēt? Iedomājies, tu esi ieraudzījis meiteni pagājuši 10 sekundes, un tu uzdod savu šo jautājumu, vai tu esi gatavs viņu precēt? Vai tas nav galīgi? Un kāpēc tas nav galīgi? 2 galvenie argumenti. Pirmais, kad 2 cilvēki satiekās, kas viņu starpā var notikt? Vai nu viņi apprecēsies, vai izšķirsies? Viņi var izšķirties pēc 10 sekundēm, bet vai nu viņi izšķirās, vai viņi apprecās kaut kā. Nu, puisis nogalina meiteni nogalina puisi, tā arī izšķiršanās. Ja nu galvenās. Saprotam? Tāpēc nav problēma. Ja ņemam laiku, otrs, tas bija pirmais tā interesanti, bet pats galvenais arguments. Jūs pazīstat kādu vīrieti, kurš apprecējas dēļ seksa? Nē. Vīrieši neprecās dēļ seksa. Vīrieši precās naudas, varas, bērnu dēļ un pats labākais mīlestības dēļ. Tad, kad puisis ierauga meiteni pirmās 10 sekundes, viņš nosaka seksuāli, jā vai nē. Seksuālā dimensija puisis strādā šitā momentā. Ieraudzīja 1, 2, 3, 4, 5, gatavi. Šī ir kandidāta. Un tad viņam jāuzdod šis jautājums, vai tu esi gatavs viņu precēt. Šis jautājums puisi pārslēgt no seksuālas dimensijas uz garīgumu. Paga, precēt? Ko? Nē, pārgulēt, pakutināt, aiziet batusē, bet precēt? Saprot? Izmēģiniet paši. Mums te biznesa. Iedomājieties, pamēģiniet paši, ejiet pa gaiteni, pirmdienu, vai rīt, ceturtdien. Ejiet pa gaiteni un ieraugot kādu smuku meiteni, kas jums patīk. Nevis smuku vispār, bet jums patīk. Un paprasiet šo jautājumu, vai tu viņu gribi? Jā. Un tad paprasiet šo jautājumu, vai tu esi gatavs viņu precēt. Un jūs redzēsiet, kā jūsu acis no viņas krūtīm pāries uz viņas acīm. Tad puisis var nodalīt. Meiteni ir tā, vai meitenes sievas maturās. Kāpēc vīrieši neprecās seksa dēļ? Jo vienmēr var aiziet uz vietējo Pablo, piedzirdīt kādu vienprātīgu meiču un dabūt pavēlti to. Kurš nevar dabūt seksu mūsdienās? Nu, ja nevar nopirkt. To var dabūt, tāpēc jau nav jāprecās. Tāpēc vīrietim jāuzdod šis jautājums. Viņš tiek galā seksuāla dimensija. Ģimenes kvalitāte seksuālās attiecībās notiek 10 sekundēs. Puisis to pieņem lēmumu, viss gatavs. Meiteni vispār par to nedomā. Un tad puisis uzdod šo jautājumu, vai tu esi gatavs un precēt, viņš pāriet uz garīgo dimensiju. Meitenes, cik ilgi ar jums puisis draudzēsies? Kā jūs domājat, ja nebūs seksa? 2 mēneši. Nu, ļoti izmists 3 mēneši. Cik ilgi var? Var aiziet, es nezinu, spēlēt datorspēles, futbolu, kaut ko labāk izdarīt. Cik var draudzēties ar meiteni kā tikai cilvēku? Nu, ir jau draugi kā cilvēki, saprotat? Tad jautājums, kāpēc mēs pārbraucam daudz? Jautājums ir vienkārši. Mēs negribam būt vīri. Šodien labi izskaties. Tev smuka šāva. Vai tu vēl esi man pārdod? Pirmā daļa bija forša. Mēs varam savādāt. Tu šodien labi izskaties. Smuka izvēl. Aizējām uz kino. Un kas pēc mēneša? Nu kā, mēs taču esam pāris. Ja kāds, man jautājums, ja kāds no jums grib šitādu datoru, ko viņš dara? Nopērk. Un ja nav naudas, nozog. Nu labi, zogums vairs cietumā, daži kā dara. Puisis, ja šī grib šādu datoru, viņš strādā. Viņš aizbrauc uz īriju, viņš palasa zemenes, sarkanas, atbrauc un nopērk.
Ja puisis grib meiteni, kā sievu, viņš viņu gaidīs. Ja viņš negrib viņu kā sievu, tad ies pie citas, kurai nav tāda standarta. Un tad kāpēc puiši gūst seksuālo baudu līdz laulībā lielā? Pirms meitene viss notiek darīt. Lai viņas gūtu seksuālo baudu, viņam jābūt uz daudziem jautājumiem. Viņam daži nosauc. Vai viņš mani mīl, vai es viņam svienīgā un tā tālāk. Visus šos jautājumus var atbildēt vienā gadījumā. Gandrīz visus. Pie altāra. Vai dzimtsaraks nodaļā, pie ķertus vēras vai kas tur salomā. Saprotat? Tad, kad jūs esat atnākuši pie altāra mācītāju priekšā, tie, kas tic Dievam, Dieva priekšā, atnākuši tavi vecāki, atnākuši viņa vecāki, atnākuši visi viņa draugi. Janka, labais vecās, vai cik būs dropi. Visi savā sanākuši. Un viņš tur stāv un jums saka, es tevi mīlu un gribu mīlēt visu dzīvi. Meitenēm galvā notiek kaut kas pārslēdzās, un viņi var sākt gūt tādu seksuālo baudu, par ko tu teici, ka puiši pat nespēj saprast. Tas, kas notiek līdz laulībām, jebkurā gadījumā, skaļi vai klusi, sievietes orgasms, tas nav tādā līmenī, kāds viņš būtu laulībā. Saprotiet? Tu, kas teicu, zaļas zemenes ir normāls. Es esmu ēdis zaļas zemenes. Gan pārguļotu, gan reāli zaļas zemenes. Nav jau viņas tik briesmīgas. Tikai salīdzinot ar sarkanām zemenēm, zaļas paliek negaršīgas. Man pietika viena nakts, ar manu sievu saprast, ko es esmu izdarījis. Kas tas bija par sviestu? Kāpēc man to neviens nepateica? Ka seksuāls pieredzes nav. Ka tas visu var sabojāt. Jo es vēlreiz gribētu uzsvērt vairāk tieši to jautājumu, jo puisim nav jābaudās kaut vai 200 reizes dienā prasīt šo jautājumu, ja tu esi gatavs viņu precēt. Jo, teiksim, viņš prasa, patīk, precējuši. Patīk, precējuši, viņš sajauca. Nezinu, arī atbildi nezinu, ko puisim liek darīt. Tad iepazīsties. Paiet mēnesi, 2, puisis atkal savu prasa, patīk šī meitene, patīk. Vai tu viņu precējuši? Nezinu. Paiet vēl kāds. Nu, tad tu precēsi? Nē, visas nevar izturēt. Bet ja 2 cilvēki pārguļ, tas viņus var tā salīmēt, ka viņi var nekad. Viņam liekas, ja puisis pārguļa meiteni, tas slēdz tiek salauzts. Viņam liekas, nu kā, mēs taču esam tik tuvu. Nē. Tur ir ķīmisks lietas, ko Elīna stāstīs. Puisis nespēja izšķirt, vai viņš grib precēt to meiteni vai precēt viņas krūtus. Viņam liekas, ka to meiteni. Bet tas pilnīgi sajūta. Cik bieži pašiem varbūt, ja kāds ir gulējis, vismaz vairākā, cik bieži nav bijis tā, ka, visi gāja, un tad mēs pārgulējam un pēkšņi mums attiecības citā ātrumā aizgāja. Tieši tā. Seks tā satura cilvēks. Tā salīmē, ka pilnīgi viss sajūta. Tas varētu teikt tā, ka mēs esam pārēduši, mēs nezinām, ko mēs gribam. Tad, kad mēs esam badā, mēs ienākam mājās, mēs atvaram leduskapi, mēs uzreiz redzam. Mums pilnīgs moments, es gribu to. Tagad es pārēdu, ko es gribu? Tieši tā. Jums taču visiem ir kaut kādi draugi, kas jau 5, 4 gadus dzīvo kopā, 7 un neprecās. Puisis nebildina, kā viņam bildināt, viss taču notiek. Viņš nevar saprast, viņš šaubās. Jo vīrietis, saprotiet, kas ir vīrietis? Vīrietis vairāk raksturā, nevis viņa mašīnas lielums, nevis viņas nauda biezuma, naudas maka biezuma, bet vīrieti raksturo solījums. Vīrietis zina, mēs sarunājām 5 iet spēlēt futbolu, tu neieradies. Pa purnu? Kas ir? Jāni, kur tu šefo? Tu būs sejā. Vīrietis to zina. Solīja 5. Tu aizņēmies 5, tu man neatdod 5. Tu dolē būs tūdi pa pūnu. Mēs taču sarunājam, pēc mēneša būs 5. Nu jau 2 pagājuši. Norams. Vīrietis to zina. Stāvēt visa pagasta priekšā solīt, es tev mīlēšu līdz mūža galam. Jo ja mēs guļam, mēs tā kā esam kopā,
Bet ja kas? Viss savāc mans un aizgāja. Solījums, kas ir vajadzīgs. Tāpēc jau meitene nevar atvērties. Meitene nespēja gūt to seksuālo valdu. Jo nav jau solījums. Kas tavu puisu attur? Jūs jau 4 gadi dzīvojat kopā, piemēram. Jūs varat pastīties tiem cilvēkiem, kas tā dzīvo. Kas viņus attur? Kas? Ne, nu jā, mums ir kopā, mēs kopā īrējam, kopā nopirkt kaut ko. Bet principā var savākt mantu un čau. Bet ja tu esi solījies, tad puisim zamāciņā no bērnišas iekšā. Viņš negrib karīt dabūt pats. Es taču solīju. Es esmu kaut kāds kretīns. Es apsolīju. Līdz mūža galam un es tagad šķiršos. Jo laulībā, kas notiek? Laulībā notiek īpašums. Laulībā mana sieva kļuva par manu īpašumu. Vīrietim jābūt tā īpašuma sajūtē. Tas nav domāts tā, ka sieva tagad pildi, ko es viņam lieku. Nu, mēs ar sievu diskutējam. Ir Baldona, es teiksim, Rīgā, vai un ir Cārniekā pie jūras. Es gribu, mēs esam sievu celsim māju, es gribu celt Cārniekā. Tur dzīvo mēs labākais draugs Imants, tur ir volejbols, basketbols un plūdmala, viss tur notiek. Sieva atkal grib Baldonē celt. Tur ir sievas māja, ļoti labi sievas māja. Un mēs diskutējam, Baldona Cārniekā. Mēs ilgi diskutējam, beigās man sieva pateica, vīrs, tu pieņem māju. Tu izlem, kur mēs celsim māju. Ja domājies, šitā man dot iespēju. Taču mūsdienīgs sievieti. Man tiesības. Un kā es domāju, kur mēs celsim māju? Kā tu uzmanīji? Tas nav psiholoģis. Man pieņem mana ģimene, man ir sieva un bērni. Es par savu ģimeni, par savu cilti, par savu komandu rūpējos, lai visiem būtu labi. Nu, lai manai sieva būtu labi, jādzīvo Baldonā. Saproti? Tur ir tā lieta. Tas notiek laulībā. Bet ja mēs esam tā kopā solījies, es neesmu, tu zini, Baldonē, nu tad Baldonē. Čivri uz 7. Es laižu Cārniekā. Tas apzūd. Tāpēc ļoti svarīgi ir tieši šis laulības solījuma moments. Tā, un tad maz drusciņi, mēs ejam pārtraukumu 5 minūtes. Maz drusciņi par mēdījiem. Izlasiet pie sevis. Pirms mēdījiem mēs jau gribu izstāstīt, ka tik svarīgi ir. Es daudz runāju. No, beidziet lasīt. Es daudz runāju. Un tā meitene, ko es 7 gadu nodzīvoju, starp citu, man jau pēc pusgada nepatika ar viņu bučoties. Iedomājies? 6,5 gadus es nodzīvoju meiteni, ko man nepatika bučoties. Un seks tā, teiksim, salīdzinot tām citām. Kāpēc nodzīvoju viņu 7 gadu? Vientulīgi. Labāk sūdīgs seks, bet nevienu. Tikai neviens. Tu atnāc mājās. Mēs varētu tā visu apkust un paktu paklausīt. Kaimiņš nopirdās. Vāļā, piristāri! Neviena nav manā mājā, tikai televizors panorāmā. Pārmis Krauze, ja? Labdien! Aizved mūti, nav. Vienotības skatu, dators skatu. Labi, čau. Labāks sūdīgs seks un sūdīgs. Mēs kāds 4 reizes šķīdāk nevarējām. Un tad neizstāstīja pēc galvenā. Un ar to meiteni, ko es Dievs ir, es daudz runāju. Mēs gājām uz pasaumu, teicu, tik daudz stāstīt, tik daudz runāt. Es saku, visiem patīk, nē, kaut ko stūku pateic. Ja daudz runā, kādreiz kaut ko stūku pasaka. Principā jau viss kārtībā. Es saku, cik vēl vairāk stūku pasaka. Tad es aprecējos ar Leiju. Mēs tur aizbraucām vienreiz, viņai viens cilvēks prasas vienreiz.
Tev netraucē, ka tavs vīrs tik daudz runā. Viņi saka, es nebiju pamanījis, ka viņš daudz runā. Vai tad es mainījos? Nē, es zaļo zemeni un satiku sarkanu. Mēs ar dzīvi negulējam līdz kādam. Un arī var tad pabeigt to stāstu. Seks ir pilnīgi citā līmenī. Bet mēs negulējam līdz kādam. To es gribēju teikt par seksuālo pieredzi. Pilnīgs smiets. Lūk, pa mēdījiem. Vai mēdījiem melu? Redziet, 80% TV seksuālo ainu ir ārpus laulības. Mēdījiem melo un nemelo. Džeiks, kas sarakstīja to grāmatu, viņam ir sūdīga dzīve. Viņš apprecējās 22 gadu vecumā, pēc 2 gadiem seks ar sievu apriebās, viņš atrada mīļāko un viss notika. Viņš savu dzīvi uzrakstīs scenāriju. Saprotiet? Viņi nemelo. Cilvēki ēd zaļas zemes un staigā ar caurēju garīgu. Cilvēki guļ pa labi, pa kreisi, varbūt guļ ar vienu, bet nesaprot, viņi netaisa pareizi attiecības. Gulēšana šīs attiecības sabojā. Un tāpēc filmu nemelo, bet tā taču ir. Cik jūs paši pazīstat cilvēks, kas līdz kāzām nav gulējuši un šobrīd dzīvo laimīgi? Uz vienas rokas pirkstiem saskaitām, lai jūs labi jau vispār pazīstat. No otras puses, mēdī, protams, melo. Ja jūs redzētu manu sievas dzīvi, nežēlīgi garlaicīgi. Nežēlīgi. Čau, dārgais, čau, dārgā, kā tev ir labi, es tev mīlu. Varbūt seksuālās ainas, bet tās jau parasti izdarīt. Kas jums labāk patīk, spēlēt futbolu vai skatīties futbolu? Es prasīju. Džeki, spēlēt vai skatīties futbolu? Spēlēt! Ticiet man, ja jūs spēlēsiet futbolu, es nekad nebraukšu uz Liepāju skatīties, kā jūs spēlēt futbolu. Es pacīšu uzspēlēt. Jūs ir forši džeki, vai braukt no Rīgas uz Liepāju, redzēt, kā jūs spēlēt? Kas jums labāk patīk, sēdēt draugos vai skatīties kā cita? Sēž draugos. Draugi sēž draugos un sēž draugos. Saprotat? Redzēt laimīgu dzīvi ir garlaicīgi. Dzīvot! Spēlēt futbolu kaut vai 3-3. Es viņam iedomu piestāvu, viņš iedomu tā stāst. Mēs ar sievu tik labi dzīvojam. Jo kāpēc tad filmās? Atnāk mājās vīrs, dzird, kaut kas guļamistabā ienāk, tur mīļākais sieva, viņš izvelk automātu. Vai! Kāpēc? Sākās filma. Ko darīt, ko drīt? Vai Žans Klods Van Dāme, viņam nogleda visu ģimeni, viņš atgriežās. Sabedā, tā ir filma. Cik no jums gribētu redzēt panorāmu? Šodien Liepājā ugunsdzēsēji noņēma kaķīti no koka. Un ziniet ko? Ventspēlī tāpat. Rāda, kurš kur nozadz, kurš kur noglanājis, kur kaut kas traks notic. Saprotiet, filmas melo, jo reāli neviens. Tas tā kā video spēles, mēs ejam līdz šaujam. Satieciet kādu cilvēku, kas bijis Afganistānā. Viņš neteiks, ka tas ir forši, tu eji ir ierodas. Un tur lido garām lodi, tas nav tā. Jo reālā video spēlē, reload, īstajā dzīvē. Čau, dzīve beigsies. Reāli iet Afganistānā un karot, nav nekāds jautrais piedzīvums. Ir stress. Video spēlē, visi ļoti baigi jautri, vēl kopā hājas. Mēs bijām maliņi iedzēt pēc tam. Filmas visu sagroza, lai būtu interesanti. No vienas puses, no otras puses viņas nemelo, jo cilvēki reāli guļ pa labi pa kreisi un dzīvo nelaimīgi. Paši no puses šķirās. Un par pornogrāfiju. Tas ir ļoti svarīgi. Ja puisis un meiteni pārguļ līdz kazām, viņi nogalina šo pārslēdzēju. Puiši pārslēdzēju no seksuālās dimensijas uz garīgumu. To paši izdara pornogrāfiju. Es esmu pornogrāfiju skatījies daudz, un tik daudz, ka tu atnāc uz skolu, un, vai, teiksim, uz darbu, un tavu darbu kolēģi pieliecās pie datora, un tev jau galvā visāds domas. Beidz tās domas. Jo, sapratāt, kad kā cīnīties ar pornogrāfiju vienkārši tev sit atpakaļ, jo tu vairs nespēji, saprot, tu satiec meiteni, un tev jau prātā ir tikai, kā viņi izdzēr, saprot, tu nespēji slēgties, slēdz nestrādā. Viņš iesēdz. Kāda sieva, tikai Tāpēc no pornogrāfijas ir radies šis briesmīgais teiciens, kas
man bērnībā pašam arī puišas, braucam, visu izdrāzīsim. Visu, kas kustās, un ja nekustās, tad izkustināsim un tad izdrāzīsim. Tas nāk no turienes. Viņi apelē uz puišu. Jūs ziniet, puisim vajag 6 sekundes, lai uzbrudinātos. Meitene atnāk, pasmaida, kaut ko novelk. Gatavi. Viss notiek. Uz to viņi iziet. Un puiši nav perversi, nav slimi. Viņi tikai nezina patiesību. Seks, es dažreiz salīdzinu ar nāzi. Ar nāzi var nogriezt maizi. Un ar nāzi var kādam ribās iedot. Saprāt atšķirīgi. Tu velc to pašu blūzīti un to pašu kruštu. Tu vari vilkt visādām meitenēm. Un tā arī īstenē nekad nenovilks. Vai tu vari gaidīt un novilkt tai vienīgai? Un meitenes, uz jums, kāpēc? Vispār pirms 3000 gadiem, ja kāds pārgulē līdz kāzām, viņu nomētā ar akmeņiem. Stūrīt aizvietošanos. Nomētā ar akmeņiem. Kāpēc? Lai tas nenotiek. Iedomājies, tev lido akmeņas sejā, tas tev jā, vienīgi dejam pārgulēt. Tu tā domā, akmeņas sejā. Nē, Pēteri, paldies. 50 gados atturēja kas? Ejam, tā mauka, viņa pārgulē. Ejam jāniet mājās. Kas tagad attur? Varbūt šī leksības atturēs. Padomā. Kāpēc cilvēkiem mēģināts atturēt no tā? Šķirās. Kurš no jums grib audzināt svešus bērnus? Džeki, kurš no jums grib? Nāk mājās? Čau, Pēteri, žēl, ka tu neesi mans. Labi mācies. Jāņem okulu. Mammas jaunais tēti, neku liecību. Trīnīgi. Kurš no jums to grib? Neviens. Un vēl viena tāda svarīga lieta, ko es gribēju pieminēt. Šito par seksuālo pieredzi. Es bieži uzdod puišiem, kā tu domā, cik seksuālai partneri, vai tu domā, ka kaut kur ir otru pusī, tu domā tikai vienīgi tev. Tev pavēkās, es nekādu šoreiz runāt. Kā domā, kaut kur otrā pusī domā tikai tev. Kā domā, cik seksuālai partneri viņai varētu būt līdz tevi? 7. Bieži atbild ir no 2-3. Tā pirmais saka, varbūt 10. Es pat daudz, 2-3. Nu, pieņems, ja tu esi tādu dzirdējis, tu to var kādreiz pamēģināt uz saviem draugiem. Iedomājies, ka 2-3 nav tā, 2-3. Pirmais džeks esmu es. Kāds pašsodzošs. Otrais džeks ir viņš. Imants. Tagad tā var pievērt acis un padomāt. Es viņu skrūtas glāstu. Es viņu izdzēru. Tu zini, ko mēs viņu darījām? Tu gribi man nogalināt? Viņš tā, es ir jaunākās, ja tu mani nogalināts, tu vari satāt pie manu kapu. Un mans kaps tev pateiks, kas jau nemainās, es biju pirmais. Ja es biju pirmais, viss, nu nogalināju. Bet tas fakts, ka es viņu izdzēru, es viņu bučoju, es viņu glāstīju, tas tavā galvā paliks mūžīgi. Varbūt vajadzēs pat nocēties, lai tu padomā. Protams, tu varēsi sev iestāstīt. Oi, es esmu pārgulējis ar 200. Tas jau nepalīdz. Man vajadzēja ļoti daudz. Man vajadzēja Dievu. Man vajadzēja Jēzu Kristu, lai viņš man palīdz piedot sievai. Viņai gadījās. Tāpēc, ka mamma vienkārši nepaskaidroja. Viņai gadījās ar viņiem. Man vajadzēja, lai man izstāst diezgan sīki, ko un kā man darīt, lai es spētu viņai piedot. Jo kādām tiesībām kaut kādi 2 kretīni aiztika manu sievu. Jo neviens nemāk manu sievu mīlēt. Manu sievu mīlēt var tikai es, pārējie var tikai apčandīt. Saprot, mana sieva bija apčandīta. Tas ir smagi. Tu varēsi sev iestāstīt, bet tā ir iestāstīšana. Tā ir iestāstīšana. Reāli katrs vīrietis grib. Un ja tu negaidi pēc kādā, tad kādā sakarā Dievam
ja tu tici Dievam. Ja netici Dievam, tad likteni tev dod nevainīgu sievu. Cik pārgulēs? Ar tik džekiem būs pārgulējis tavu sievu, varbūt reiz 3. Kāpēc? Kāpēc Dievam dod jums nevainīgu sievu vai nevainīgu vīru? Kas tu tāda esi? Ja tu necieni šo principu, būs grūti. Nu, meitenē, protams, bet džekam būs vēl grūtāk. Būs grūtāk. Kā lai piedod, ka kāds jau to ir darījis? Tu, protams, dzīvosi, jā, bet sirdī tukšums būs vienkārši uz ilgu laiku. Un varbūt šīs 5 minūtes mums palīdzēs dažiem šo tukšumu redzēt. Tad ņemam 5 minūtu pārtraukumu un pēc tam Elīte turpināt.